Man patiesi prieks, ka tik daudz izmanto klaviatūru. Yes! Ļaujiet! Jūs man jautājat, ko darīt? Ļaujiet vēl bērniem radoši izpausties. Meitņai arī ļauj radoši izpausties šobrīd. Viņa tūlīt aizmigs. Bet stundā arī bērns var aizmigt. Tāpēc ļaujiet viņiem gūt to enerģiju aktīvi. Un kā tad jūs varat gūt to enerģiju? Radoši darbojoties, piemēram, uz klaviatūras. Mācieties pa mīnotiņu, solnotiņu. Ir grūti sākumā bērnam pamanīt tās notas uz līnijām, vēlāk starp līnijām. Viņam viss liekas liels tāds mučkūs. Un pēc tam jau iekļaujam, tonalitātes varam pievienot domažors, un pēc tam, lai viņi paši rada, jo tas dod enerģiju, tas atjauno, dod spēku darboties, lai arī cik jaudīgi un skaļi var būt stundā, mēs ik viens varam iedvesmot, ja mēs radām. Un mēs darbojamies, un katrs spējam radīt, lai iedvesmām. Un stāstat vēl, kā jūs izmantojat klaviatūru.